Kamēr citi atpūtās no lielās talkas vai gremdējās patīkamās atmiņās par tikko atklāto moto un velo sezonu, Honda sasauca motociklu entuziastus sporta kompleksā 333 uz iepazīšanos ar jaunākajiem divriteņu spēkratiem. Hondai šogad ir diezgan daudz jaunu modelīšu parādījušies. Tajā klāstā, ka pat līdz 10 modeļiem varētu būt, bet ir pilnīgi jauni, konceptuāli neredzēti, kur būs vēlāk vēl redzami. Tas pats Vultus vai NM4 jaunais modelīts ir NC700, Cross Tourer modelīši, ir CTX 300, CB500, Roller vēl šādi tādi. Modelīšu pieminēšana var radīt kļūdainu priekšstatu par noņemšanos ar mēroga modeļiem. Tomēr nē, visi motorolleri un motocikli trīniekos bija īsti un ar daudziem varēja arī izbraukt. Interesantākais, labākais jaunums man šķiet, ko cilvēki joprojām, lai gan Honda, ja tas jau 4 gadi ir pieejams, ir automātiskās ātrumkārbas motocikliem. Ir iespēja ar un bez, bet cilvēki sākumā skeptiski uz to visu skatās, izmēģina, izbrauc un tad paliek domīgi. Un tas liekas tā interesanti, ka cilvēks tur saka, nē, es to negribu, tas nav pareizi, motociklim jābūt pareizi tā kārbai, to jāpaslēdz tur. Pēc izbraukšanas smaidīgs, domīgs. Jā, varbūt tomēr, ka vajadzētu kaut ko padomāt. Tas ir jaunums, bet 4 gadi jau, protams, viņš tiek uzlabots un modernizēts. Es domāju, ka jau ir gala stadijā, kad es domāju, ka nevienam nebūtu pretenzijas pret automātu kārbu. Es domāju, tāpat kā automašīnām. Kādreiz viss teica, ka nē, tagad mēs paskatāmies pārsvarā. Es domāju, kurš autovadītājs aizdomātos, viņš sēž pie automāta gandrīz. Par DCT jeb DCT sauktā divsajūgu transmisiju šogad pieejama visai plašam Honda motociklu klāstam, bet tādam nebūt nevieglam modelītim kā 4 tonu smagais Honda CTX, tā vispār ir vienīgā iespējamā ātrumkārba. Es domāju, ka tas ir baigi nozīmīgs solis uz priekšu arī tādā ziņā, ka cilvēks spēja pievērst uzmanību apkārt, kas notiek. Viņš pievērš uzmanību krustojumam, kas brauc kāds cits pretī. Tu atbrīvo roku, tu atbrīvo savu prātu no atsevišķas slēgšanās. Cilvēkiem, ka tas ir pieredums, viņš jau ir pieredzi, tas ir automātiski. Bet īpaši jauniem, kas iesāk braukt, tad tev paliek daudz brīvāk laika padomāt par to, kur tu brauc, kā tu darīsi, kas priekšā notiek, tas bremzē vai kāds griežos ar no krustojuma. Es domāju, ka tas tikai drošības ceļa palielina. Mainoties motociklu uzbūvē, citādiem vajadzētu kļūt arī pirkšanas ieradumiem. Vai Latvijas motobraucēju izvēlē kaut kas ir mainījies? Es domāju, ka konceptuāli mainījies diezgan stipri, jo agrāk mums gāja varbūt vairāk tādi sportiski motocikli, kas visi ir superbaiki 600 litrīgie. Tur čoperi kaut kādas nianses, katram savs, protams, bet tagad cilvēki vairāk skatās uz to, ka, lai viņš būtu ekonomisks, lai viņš būtu viegli vadāms, lai viņam būtu vieta, teiksim, ķiverei, kas Honda ir, manuprāt, lielisks risinājums. Bākas vietā nav bāka, bet tur viegli pilna ķiveri iekšā. Pilsētā tās ikdienā izbraukā turp par šurpu, to ķiveri brīvas rokas aiziet, ja nevajag kastes, jo kastes atkal traucē. Ir daudz jauninājumu, kas nāk klāt, un tas viss kopā ir, es domāju, ka veido perfektu modeli. Uz vienas šasijas Honda radījusi 3 radikāli atšķirīgus un nepārāk dārgus braucamrīku tipus. Šie modeļi patiešām ir īsts veiksmes stāsts. No Hondām šobrīd visvairāk tirgoties, mēs skatāmies par rolleriem, tas būtu PCX vai VV125, tas viņa tieši modeļu nosaukums, tas ir ļoti populārs rollerīts, tas ir līdz 125 kubikcentimetriem, kas braucams ar jebkuru B kategorijas tiesību. Tas nozīmē, ka brauc pilsētā mašīna, uzkāpj rollerīša, un dragā pilsēta tev ir iekonomē laiku, vietu, uzbrauc trotuāru, apstājies, aizies sarunā, iznāc ārā, brauc tālāk. Un degvielas patēriņš man šķiet vispār smieklīgs, tas ir 2,2 litrus 100. Tas ir, droši vien, kad reti, kurš pamana palas, to paskatās, No mocīšiem ir šī NC sērija, kas ir īstenībā, ja mēs ņemam tieši šo sēriju, tur ir 3 motocikli iekšā, gan X, gan S un gan Integra, kas uz vienas bāzes būvēti, viņi pieejami ar un bez automāta pēc izvēles, protams, Tad es uzskatu, ka šī būtu tā populārākā lieta, ko šobrīd cilvēki pērk, jo tā cena, amplitūda ir, vidēji pieņemsim no 6,5 eiro līdz 8 ar automātu, bez automāta, Ja mēs vēl skatāmies Honda leasing, kas man šķiet ekscelents ar 1,9% gada likmi, tad, ja tur mēnesī tev sanāk līdz 100 eiro vai, teiksim, maksājums mēneši, kāpēc ne?